18. novembris ejam uz Uzvaras parku, kas ir iegūst savu patieso nozīmi kopš Latvijas pirmās neatkarības bija iecerē Latvijas brīvības cīņu godināt šeit varoņus, un tas tagad notiek. Pēc parādes visi dodamies, kad tas sanāk, vasarā, kad gājām, lai nojauc okupekli, kas, tagad ļausim, kā saka, zālītei sadīgt un telpa visai Latvijai, visiem latviešiem. Respektīvi nācām no Akmens tilta un šādi diezgan daudz tiltiņi, visā tuneļi tur uzreiz tā var redzēt. Pirmais iespējas, kur ir arī maziņš dīķīts. Un te laikam iestā trasi, vai ne? Tas būs forši. Te var redzēt, ir vēl sasēts, bet jau drīzumā būs. Jāatzīmē uzreiz pavisam cits skats, kā ir zālīte sadīgusi. Jācer, ka arī kafejnīcas vasaras te atļaus, jo cilvēki grib atpūsties un priecāties, un to tagad te var darīt. Te ir kur smuki krēsliņi salikt, ir atzveltnīte, kas būtiski, lai atpūstos. Un te ir kaut kas līdzīgs pludmalei. Tiešām domā, ka te kāds peldēsies. Nē, būs tīrs ūdens. Ok, šis būs interesanti. Te varam redzēt būtībā urbānistikas attīstību, kas un kā mums pilsēta un parks, atpūtas zona. Redzēsim, kā tas viss reāli dzīvos ar cilvēkiem, bet reliefi pagaidām jau ir labi. Tā pati trase izskatās, ka viņi ies varbūt pat pa tejienu, kaut kur caur tiem tuneļiem. Un tas viss piedod, kā saka, interesantumu un savu šārmu. Un tas ir tas, kā pilsētas ir jāplāno, kur cilvēki, kas šeit dzīvo, var atpūsties un pavadīt brīvo laiku. Un iziesim cauri tunelim arī. Tie te ir vairāki. Un ir arī informatīvais stends, apstīsimies, kas tur ir. Un atkal tur aiziet celiņš augšā, turklāt asfaltēts, tas, kas iet augšā. Šitas te, šitas nav asfalts. Nezinu, kas kā betons ir, ar kaut kas ciets. Uzvaras parka vēsturi laika griežos, ejam skatīties uz turieni. Ir ko palasīties. Arī interesants kartes, kas un kā bijis, un rekur parādīšu dažas fotogrāfijas. Šī aina jau torņus mums pazīstam. Lūk, Uzvaras parka. Mets. Tāds bija tas plāns. Un viss par godu Latvijas atbrīvošanas cīņām 19. gadā, par ko mēs arī svinam Lāčplēšu dienu, arī šeit Latvijas uzvara, Latvijas armijas uzvara gan pār krieviem, gan pār vāciešiem. Rekur ir labiekārtošanas darbi. Tā kā mūsu Uzvaras parks. Un arī tagad, šogad izcīnījām 2023. gadā, savu uzvaru, kad mēs okupekli nojaucām. Interesanti, ka agrāk bija populāra tāda metode, kā piesaistīt līdzekļus ar izlauzes palīdzību. Un tā ir kvīta labiekārtošanas darbi. 38. 39. gads, tad jau tie tādi pēdējie meti. Regulārās formas bija toreiz. Tā jau pēdējie vēl brīvības meta un sākās jau Latvijas pirmā okupācija, un te mums ir jau arī šis te notikās karātavs reāli. Bet pats galvenais ir šitas rekur. 2002. gada, 25. augusts. 23. augusts būtu simboliskāk, bet 25. arī tā. Un viss kārtībā. Starp citu, labs jautājums, vai būs šeit arī piknika zona? Ir tā kā ugunskura var iekurt, vai kas šeit ir domāts? Apaļa veida sarunas. Te vēl notiek kaut kāds procesiņš. Un tas ir tur, kur varēja jau iepriekš izīrēt inventāru. Un mēs aiziesim līdz turienei, tur ir skateparks.
par šito soliņu. Maza nianse, kas īstenībā ir ļoti labi no tā, kas ir kā urbānistikas paraugs. Un rekur, nu vai tad grūti šitādu uzlikt, pasies padomāts un rektīgi. Gan paēst var, gan var pastrādāt, ja grib, var atlikt planšeti. Foršs, maziņš galdiņš. Sīkums, bet patīkam. Šādi tā darba vēl tiek steigta, kur ir kaut kas cementa veidīga masa. Varbūt to arī liek. Un te ir skateparks ar visiem noteikumiem. Nu, katrā ziņā te ir ko ņemties. Pārsvarā redzam ar, kā to sauc, ciskas drillus. Saka priekšā, ka to sauc par skūteriem. Vēl bišķiņ kaut kas ar notekām jāizdomā, bet neko, Džeki strādā 18. novembrī, rekur pingpong galds. Tur būs, šitās labas lietas, ka ir piknik galdi, kur pasēdēt. Rekur, tur ir vēl viens pingpong galds. Šitā man galvenā lieta. Tas ir tas, kas ir, ka cilvēki var atnāk, atpūsties forši. Vēl varētu būt publiskie grili. Nu jā, un tad tas viss sacietēs un būs ciets. Atkal apaļājas diskusija klubs. Kā sabalansēt vēsturisko šeit iecerēto uzvaras parku, kur tātad mēs atzīmējam un svinam Latvijas uzvaras un atpūtas zonu. Līdz ar to tas ir tāds moments, bet ja šeit ir skateparks, ko mēs redzam, tad tas nozīmē, ka varbūt arī grilzona. Nu, tā šobrīd izskatās. Telpa ir atvērta cilvēkiem. Forši. Pēc ar uzvaru. Musējā.